Nu, pēc tā, ka mēs tikāmies jau visu pagājušo nedēļu, es biju seminārā, kur tika runāts par misijas darbu. Tas bija ļoti nozīmīgs un vajadzīgs, tāpēc, ka vienmēr sev vajag pilnveidot un saprast to, kas ir īsti misijas darbs, jo misijas darbu nedara tik daudzi cilvēki, un tie arī, kas dara, tiem tas tomēr ir jādara ar lielu deksmu un atdevi, un vienmēr vajag sevi pilnveidot, papildināt, jo nevienmēr visu mēs zinām, un tas jādara tūlīt un uzreiz. Nu, un tad atbraucot mājā, uzreiz sāku arī sazināties ar pagastiem. Vislabāk man ar tiem pagastiem izdodās sarunāt ar Madlienu Ķeipenu un Krapes sociālajiem dienestiem, jo Inese, sociālā dienas darbiniece, brīnišķīgi atsaucīga, jo viņa pati man arī zvana un interesējās, kurām ģimenēm mēs varam atkal palīdzēt. Rīt mēs braucam pie ģimenēm uz šiem pagastiem un arī domājam par to, kā viņām palīdzēt, jo dažām vajag tās 2 stāvu gultas un arī neliela remontiņu. Un tad arī mēs šeit Suntažēlā 2 nākošajā nedēļā jau esam tagad sagatavojuši atkal telpas un lietas došanai projām ģimenēm. Tās, kuri pagasti būs atsaucīgi un arī varēs norganizēt, lai bērnus un ģimenes varētu atvest. Un Ogres tieši novada arī, kā Ogres novada sociālais dienests, cik būs atsaucīgs un kā organizēs to bērnu atnākšanu šeit. Mēs tagad esam arī saņēmām lietas priekš Ogres gala dienas centriņu, tad dažādas lietas jau tika aizvests. Šajā mēnesī droši vien arī tiks atvērts dienas centrs Ogres galā un vēl attiecīgas mēbelītes, ja ir vajadzīgas, tās tiks atvestas no Rīgas. Un tagad ir arī ģimenēm, kuras bija iepriekšējos pasākumos, ka mēs bijām apciemojumos, arī prasīja bērnu sēdeklīšus vai paliktnīšus mašīnām. Mēs jau nodrošinājām tur 3 bērnu ratiņus, vēl jau daži arī ir. Un citas lietas, ko prasa aptaujā cilvēki jautā, kas viņiem būtu vajadzīgs un prasības. Tad arī mēs cenšamies pēc tā vadīties, ne tikai apģērbties, bet arī to, ko viņiem vajag. Un tad vēl zvanīja no Mazilzoliem vai no tiem pagastiem, nepateikšu, kad arī vajadzīgs maziņš remontiņš, kur vecmāmiņa audzina mazbērniņas, bet viņi nekontaktējās. Mūsu cilvēki ir gatavi dažām ģimenēm palīdzēt, un labi būtu, ja būtu kāds brīvprātīgais vai simtlatnieks, kas palīdzētu, tad tie remontiņi nepieciešamie un neatliekamie būtu ātrāk izdarām. Tādi ir brīvprātīgie jauno kora. Daudz mēs arī neņemam, visu koru nevajag, bet tieši tādi, kas praktiski var daudz ko darīt un palīdzēt. Un no kora tā ir Ligita un Leons un Rasma. Mēs nedomājam par sevi. Mēs to uzskatām, ka tas ir mūsu aicinājums, mūsu misijas darbs, un mums jādara tā, kā mēs varētu cilvēkiem labāk to darīt. Bet sadarbojoties tieši ar Ogres pašvaldību, ļoti labi. Tā ir ļoti atsaucīga un arī saka, ja laukos ir vajadzīgas arī citas lietas, arī Ogres pašvaldība var no cilvēkiem, kas ir turīgāk, dot kādas mēbeles, jo mēs to laukos labāk redzam, tais pagastos. Un arī Sapožņikova kungs bija jau apskatīt arī, kā mēs dzīvojam, tā ka nav vienaldzīgi par to, ko mēs daram un kā mēs palīdzam Ogres novadam.